Cik viņš tur būvē to izsolu šeit, tad tur jāskatās ar pašreiz tā savu. Bet, nu, anyway, pa zeltu es domāju, ka es esmu gatavs ielīst svingtreidā, jo viņš te baigas te papētīt tās kontrolas zonas tiem bajeriem. Jā, viņi baigi stabilizēt to kontroli, un vakardien viņš no šitās izsoles ir izrāvis ārā, un septiņas atpakaļ viņā nav bijis, un tagad viņš tusējās šeit. Tā kā es pat varbūt tās slēgtos uz momentumu, minimumu šito izņemt ārā. Jā, tā kā davai laikam nopirks, bet es pirkšu lielu stopu, jo man nav laika sēdēt un iedziļināties tā super dziļi tajā visā pasākumā. Jā, pērkam 0,2 un stops man jāiet, stopam ir jāiet zem šī tā te, es te apskatījos tā spēcīgākā zona, kas ir. Jā, un šeit. Nu viss, un lai viņš te dzīvo, jo es pēc tā setup, kā viņš te iet uz augšu, es izskatu momentum trade. Es izskatu momentum uzbrukt šai te zonai. Jā, šai te zonai uzbrukt. Un šitas arī varbūt tās, ja viņš šitas treids ir nostrādā, viņš arī iespējams ir viens no tiem treidiem, ko varētu atstāt visbeidzot. Jo man interesē, kā viņš tās izsoles būvēs, un vai viņš te nonāks lejā šitiem bajeriem uzbrukt. Izskatās, ka nē, to viņš vairs nedarīs. Un tas, kā viņš te ir sabūvējis tās izsoles un to dominanci stabilizē, izskatās diezgan ok. Jāreikinās, ka var ieķert pie baļņika, bet nu es jebkurā gadījumā izskatītu baju. Jebkurā gadījumā es izskatītu baju tomēr. Jā, bet, nu, laiks ir, kā ir, diemžēl, galīgi švaki ir treidošana, tāpēc nu, vienīgais, ko var darīt, ir tā pamēģināt palikt svingtreidos, te kaut kur papozicionēties apakšā un uz to pūtienu uz augšu. Tā kā pagaidām pie tā arī paliekam. Te jau redzēs, kā būs.